Dviņiem, Martai un Rihardam ir 17 gadu. Viņi ir jaunieši ar savām interesēm, hobijiem un arī draugu loku un gatavojas absolvēt Rīgas Ēbelmuižas pamatskolas 9. klasi. Tikai zīmju valoda, kurā brālis un māsa sarunājas, liecina, viņi abi ir vājdzirdīgi. Viņi dzird ar dzirdes aparātiem. Viņiem ir digitāli aparāti abiem diviem, un tad viņi ar digitālo aparātu palīdzību kaut ko dzird. Kaut kādas skaņas, protams, viņi dzird. 4., 5. pakāpes dzirdes zuduma esošie bērni, viņi dabiski var uztvert spēcīgus trokšņus, un tās nav valodas skaņas. Tātad dabiski valodu viņš saklausot nevar iemācīties. Bērns, kurš nedzird, viņš mācās tikai no iemācītā. Ļoti daudz informācijas, ko mēs katru dienu uztveram, viņam paiet garām, ja tā netiek pasniegta speciālā veidā. Rihards pēc pamatskolas izglītības iegūšanas vēlas attīstīt savu gleznošanas talantu. Arī Marta gaida, kad beigsies jau 10 gadus ilgušās mācības šajā skolā, lai varētu turpināt izglītību un apgūt kādu arodu. Taču pērn Izglītības un zinātnes ministrijā izstrādātie noteikumi, kas noteica kārtību, kā bērni tiek atbrīvoti no valsts pārbaudes darbiem, abu jauniešu mērķiem ir pārvilkuši treknu svītru. Šajos noteikumos ir paredzēts, ka izglītojumos turpmāk no valsts pārbaudījumiem atbrīvo speciālisti, kas ir ārstu konsīlijs, ārsts hemato-onkologs, psihiatrs vai neirologs. Savukārt skolēni, kuriem ir dzirdes traucējumi, varētu arī neiekļūt šo speciālistu kompetencē. Un šiem speciālistiem nav pamata vai iemesla atbrīvot izglītojumos ar dzirdes traucējumiem no valsts pārbaudījuma kārtošanas. Tas nozīmē, ka skolēniem ir jāpiedalās. Ir skaidrs, viņi šos eksāmenus nenokārtos. Tas nozīmē, ka Rihardam un Martai 9. klasē būs jāmācās vēl vienu 11. gadu. Tas tādēļ, ka skolā bērni ar dzirdes problēmām 1. klasē mācās 2 gadus pēc kārtas. Mēs esam skolā ļoti regulāri mēģinājuši arī valsts pārbaudes darbus. Un, diemžēl mēs esam nonākuši pie tās secinājuma, ka 1:1 tieši tāds pats darbs kā dzirdīgiem bērniem, mūsu bērniem tas nav paceļams tikai un vienīgi tādēļ, ka viena lieta ir valodas barjera, bet otra lieta ir spēja uztvert tekstu, izprast tekstu tādā apjomā, kādā tas ir valsts pārbaudes darbā. Ierēģi gan paredzējuši bonusus, kas palīdzētu vājdzirdīgiem bērniem eksāmenā tomēr neizgāzties. Tomēr ierēģi nav padomājuši, kā šāds eksāmens izskatīsies praksē. Vai, piemēram, bērniem būs jānodrošina katram savs zīmju valodas tulks, jo zināšanu līmenis un uzdevumu risināšanas tempi katram tomēr atšķiras. Viņi ir mācījušies pēc pilnīgi citas programmas. Un ar šo gadu ir jāliek vispār izglītības programmas, kam viņi nav gatavi. Un neviens nav pievērsis uzmanību tam, kad vājdzirdīgs bērns ar eksāmeniem, kā ar atvieglojumu, piemēram, izlaižot mutisko daļu, nesaprot, kad vājdzirdīgs bērns nespēja uzrakstīt, teikumu bez kļūdām, kur ir problēmas ar galotnēm, garumzīmēm un, protams, komatiem. Surdo tulkam ir jāspēj ne tikai vārds pret vārdu pārtulkot, bet arī izskaidrot jēgu šiem noteikumiem. Jo izlasot tos noteikumus, ir jānokļūst līdz jēgai, un vienkārši pārtulkojot bieži vien tas ir par maz. Bet ir jautājums, protams, cik daudz vai kur ir tā robeža, kad mēs saprotam, ka varbūt kāds saka priekšā. Ja līdz šim vājdzirdīgie bērni diagnozes dēļ tika atbrīvoti no šiem eksāmeniem, saņemot dokumentu par speciālās pamatizglītības programmas apguvi izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem, tad tagad jāizpilda tādas pat prasības kā citu pamatskolu dzirdīgajiem audzēkņiem. Vecāki sašutuši par ierēģņu piedāvājumu apmeklēt konkrētus mediķus, kas varētu atbrīvot no valsts pārbaudījuma. Tā kā manam bērnam vienīgā diagnoze ir vājdzirdība, nekāda cita diagnoža nav, tad es tagad nevaru ieiet kabinetā,
ārstam un pateikt, kaut ko raksta, lai es iegūtu centralizēto eksāmenu atbrīvojumu. Manam bērnam tad jāpieraksta vēl viena diagnoze, kura viņam nav. Notiek ministrijā grozījumi par izmaiņām, bet konkrēti kādi tie ir, kad tie būs, nekādas skaidrības nav. Un šobrīd jau ir janvāris, un līdz 1. martam ir jāiesniedz atbrīvojums, ja tāds ir. Lai pieņem kaut kādu likumu, kas ir, kad tiek bērni atbrīvoti no 3., 4., 5. pakāpes. Tā ir tā dzirdēšanas pakāpe. Tā ir tā dzirdēšanas pakāpe, jā. Valsts izglītības satura centrā mierina jauniešiem ar 4. un 5. dzirdes pakāpi centralizētais eksāmens jākārto nebūs. Šis grozījums bija saistīts ar to, ka savulaik bija diezgan daudz sūdzības, ka netiekot pamatoti atbrīvot skolēnu eksāmeniem. Un tāpēc arī bija stingrākas prasības. Ņemot vērā, ka ir bijuši lūgumi un aicinājumi arī domāt par vājredzīgiem vai dzirdīgiem skolēniem, ir uzsākts normatīvu aktu grozījums šajos 31. noteikumos, proti, ka no valsts pārbaudes darbiem drīkst atbrīvot arī skolēnus ar redzes un dzirdes traucējumiem, taču viņiem ir jābūt vecāku iesniegumam, attiecīgi, kā jebkurā gadījumā, un vecāku iesniegums ir kopā ar Valsts pedagoģiskās medicīniskās komisijas atzinumu par izglītojumam ieteiktos speciālās pamatizglītības vai speciālās vidējās izglītības programmu izglītojumam ar redzes vai dzirdes traucējumiem. Attiecīgi šajā Valsts pedagoģiskās medicīniskās komisijas atzinumā ir jau arī iestrādāts šīs iespējas, ka skolēns varētu būt atbrīvots no valsts pārbaudes darbiem. Lēmumu par skolēnu atbrīvošanu no eksāmena pēc dokumentu saņemšanas pieņems mācību iestādes direktors. Teorētiski bērnu vecākiem jāuzraksta tikai iesniegums skolai, jo medicīniskās komisijas lēmumu dokumentiem mācību iestādē jau jābūt. Ja skolēns atbrīvos no eksāmena ar neiroloģu vai psihiatra atbrīvojumu, tas nenozīmē, ka viņam ir aizliegts tālāk startēt uz autovadītāju tiesības, iekārtot vēl kaut ko. Šis atbrīvojums attiecās tikai uz eksāmeniem. Grozījumi normatīvajos aktos, kas diktēs noteikumus, kādos gadījumos skolēniem ir tiesības nekārtot centralizētos valsts pārbaudījumus, stāsies spēkā februāra sākumā. Inese Supe, Mārtiņš Avots, 4. studija.